Sveiks, draudziņ! Arī es gribētu tev pastāstīt vakara pasaciņu pirms pašvaldību vēlēšanām, lai tev mierīgāks prāts, ka 3. jūnijā iesi atdot balsi par to, kurš ir vairāk samaksājis. Kāds nopērk tavu balsi ar tavu paša naudu un iegalvo, ka ir labs saimnieks. Kāds cits meklē onkuļu spalvainās rokas, kas palīdzētu tikt pie varas. Nu tu jau zini, par kuriem es runāju. Nu par tiem, kas tepat no rajona. Kāds vienkārši spēlē uz patriotiskām jūtām, lai gan ikdienu darbam beidzoties roku rokā svinēt dodas. Un tu viens, kā muļķītis domā, ka ik viens rūpēsies par tevi, tik neaizmirsti, ka saimnieks par saviem pakalpiņiem atceras tik reizi 4 gadē, pasolot brīnumus par baltu velti, lai varētu tīrāt tavu ādu nākošos 4 gadus ikdienu. Atceries, kā Ancītim ar grietiņu mežā gāja. Gardās piparkūks nebija bez maksas. Varbūt šajās vēlēšanās izdari kaut ko savādāk. Pamēģini, varbūt, ka izdodās. Atdod uzticību kādam, kas nesola debes mannu un ķīseļa upes. Kādam, kas negrib, lai tu esi vergs vai kalps savam saimniekam. Kādam, kas uzskata, ka attiecības starp domi un iedzīvotājiem nepieciešams definēt kā attiecības starp klientu un pakalpojumu sniedzēju. Kur iedomājies tu, vēlētāji, esi klienta lomā? Padomā, kāda gan būs sajūta, kad būsi noteicējis par savu dzīvi un tev atskaitīsies bez pieprasījuma. Ar labu nakti, draudziņi! Čuči sauli! Līdz 3. jūnijam.